Sporta un atpūtas kompleksā Avoti aizvadītajās brīvdienās pulcējās vairāk kā 200 BMX sportisti. Sestdien tur norisinājās Latvijas BMX čempionāta 5. posma sacensības. Savukārt svētdien notika tradicionālā Burtnieku novada kausa izcīņa. Šeit notiek šodien BMX mači, Burtnieku novada kauss, kurš ir tikpat sens, cik Burtnieku novads, tradicionālais, bet iedibināts viņš jau bija Valmieras pagasta laikā, līdz ar to 10. vai 11. reize, ka Burtnieku kauss notiek. Un šeit piedalās praktiski visi Latvijas labākie braucēji. Sacensībās pārstāvētas dažāda vecuma grupas, sākot no 5 gadiem līdz pat junioru un elites vecuma sportistiem. Kopumā norisinājās 13 dažādi braucieni, katrā no tiem apbalvoti 8 labākie. Maziem knīpām katra balva ir notikums, bet viennozīmīgi, ko tas dod? Mēs redzam, ka mazie ar vecākiem, ar ģimenēm, ar mašīnām, un tas, manuprāt, ir svarīgi, kad bērniem ir nodarbošanās, kad neklīst pa ielām un nav citas muļķīgas domas galvā, bet liederīgi un gan savai veselībai, gan arī sabiedrībai pavadu laiku. BMX tā ir cīņa par vietu. Kurš tu esi, tas tu esi. Ja tu esi pirmais, tad pirmais. Bet ir pozitīva tendence tā, ka ir dalībnieku pieaugums. Vakar bija priekš mums rekorda skaits, tas ir 273 dalībnieki uz šo maču ieradušies. Un šodien ir 228. Tā kā neliels kritums, atslābums pēc regulārā mača, bet ir patīkami tas. Burtnieku novadā un Valmierā BMX sports ir cieņā. Tā popularitāti veicinājuši arī Stromberga divkārtējie olimpiskie sasniegumi, kas tagad kalpo kā motivators jaunajiem. Un kāpēc tev patīk BMX? Kas ir tas, kas tevi saista tieši šajā sportā? Spriedze, laba atmosfēra un tā. Nezinu, vienkārši patīk šis sporta veids. Vai teiksim tas, ka Stromberga panākumi kaut kādā veidā arī tevi ir motivējuši vairāk pievērsties tieši BMX-am? Jā, diezgan, jo citos sporta veidos, piemēram, Latvija neko nesniegt, bet tieši BMX-ā sasniedz. Man patīk tas adrenalīns, lēkāšana, nezinu, tā atmosfēra un tā. Man šitā trasa liekas vislabākā Latvijā. Kā saka, Valmierā BMX lielos. Jauno sportistu audzināšanā liela nozīme ir atbalstam arī no vecākiem. Es gribu uzteikt arī mūsu kluba vecākus, kas ir bāzes pamats visam, uz kā viss tas balstās. Tas ir entuziasms, pašiniciatīva un darbs ar savu bērnu, kas ir mūsu sportā pats galvenais. Līdz ar to mūsu klubā ir arī gandrīz 50 braucēji, tas ir super daudz. Sacensību rīkotāji cer, ka turpmāk interese vien pieaugs un dalībnieku skaits ar katru gadu paliks arvien lielāks.